Labrīt. Esmu ezerē pārlaidu nakti teltī, tāpat pie benzīna tanka ezeres. Jā, jau daļā jau sakrāmēs somas esmu. Vēl telts jāizjauc un tad jau varēšu doties ceļā. Pirmais būs pieturas punkts Auce un tad visticamākais jau Tērvete. Dodos ceļā tagad uz Auci aptuveni 35 km, ko braukt. Ārā laiks mazliet ir vējains un mākoņains. Un tas ir normāli. Ar šādiem man jāsaskarās šodien ir. Vēl viens gudrīts uz ceļa. Beidzot esmu uz asfalta un zinu, ka labu laiku braukšu tikai pa asfaltu šodien. Kratīšanās pa to zemnieku, un kad fūras brauc un citas mašīnas un traktori. Un reitais, kurš ir samazina ātrumu, lai tev pabrauktu garām, vai tev apdzītu, vai tev brauc pretīm. Reāli, bija drausmīgi. 35 km gandrīz 3 stundās. Esmu atbraucis uz Tērveti. Pareizāk, te pie Tērveta Davas parka būs. Šodien tiešām labi jūtos. Vējš pūš, aizmugurs tieši. Brīdim saulīt uzspīd. Šodien ir laba diena, lai braukt ar riteni. Kāpšu tagad skatutornī. Pirmā platformā jau pāri uzkāpts. Kāpsim līdz pašai augšai. Ārā gan šodien vējš ir spēcīgs, bet šī konstrukcija izskatās. Jā, mazliet, laikam mums sašūpoja. Bet no augšas būs labāks skats. Pavērot. Skats. Cirpati novērošanas binokļi. Tikko iebraucu Elejā.
Tērvets atkal uzņēmis spēkus dabas lielā ātrumā centos doties. Bišķi jāatvilk kaut kam. Mazliet atvilkšu elpu elējā un tad došos tālāk uz Pilsrundāli. Cik tāds ātrums. Esmu Pilsrundālē, bet vārti ir cieti. Atslēga klāt. Par vēlu atbraucu. Kā būs jābrauc vienu uz Bausku, jāturpina ceļš tāpatās. Bet, checkpoints ir. Esmu atbraucis, apskatījies no ārpuses, jo es esmu jau bijis šeit. Kā jāturpina ceļš uz Bausku. Esmu beidzot no Bauskā, te var tā teikt. Es jau pa gabalu redzu Bauskas pili. Jāpiebrauc pie tās un jānofotografējās, jo stabili tak ir cieta turistiem. Jā, un pēc tam es skatīšos, kur gulēšu šito nakti. Jau pulkstens ir 8:30. Nobraukums 11,5 stundas. Esmu bijis ceļā un 131 km. Šodien būs bišķi vairāk nobraukums kā nekā citu dienu. Pat labam lielākais rekords ir bijis dienā 138 km pie 11 stundām. Kad braucu no upes Grīvas uz Kolkas rāgu un pēc tam uz Ventspilu. Tas bija grūti. Te nu ir. Šodien jau ir 6. diena, kad braucu pa Latviju. Izbraucu no Valles. Tagad mans mērķis šodien ir aizbraukt pēc iespējas tuvu uz Daugavpili. Tas ir aptuveni kādi 130 km. Laiks diezgan labs ir. Kā ceru, ka raitā solī, jeb Minienā, tikšu līdz galam, jo vakardienas brauciens gandrīz 15 stundas un 181 km. Tas ir bijis tāds piedzīvojums. Pēc ilgiem laikiem tik daudz neesmu nobraucis. Bet, skatīsimies, kā man šodien ies, jo no rīta bija diezgan grūti piecelties.
Esmu Neretā, Fiksi paņēma pauzīti un tagad došos ceļā uz Daugavpilu atkal. Šodien tāds vējains laiks ir, vismaz nav karsti, nelīst, par laimi. Nu, siltāks varēja mazliet tomēr būt. Nobraukums jau ir 78 km, nepilnās 6 stundās. Mērķis iespējams būs šodien pat pēc iespējas tuvāk Daugavpilī piekļūt. Bet tie mērķi vienmēr mainās, tie plāni izdomas, cik tālu braukt vienā dienā no punkta A līdz punktam B. Tie mainās. Maršruts arī mainās. Bet jā, jāskatās, kā būs. Galvenais, lai tas mākonis man netrāpa. Iebraucu Aknīstē, kur smuka māja. Aknīstē, ja pareizi tā izrunā. Uzmetīšam pauzīti, ieturosim maltīti un tad jau atkal būs ātri jāmin pedāļi uz priekšu. Ui! Šlosbergas jeb Pilskalnas muižas vārti. Te ir vieni. Un tad pa šo ceļu redzēt šo ēku. Sākumā, ka es domāju, ka tā ir kaut kāda kultūras nams, bet vairāk izskatās pēc skolas. Šeit ir arī otri vārti. Pašas muižas nav vairs.
Daugavpils vēl 22 kilometri. Esmu Daugavpilī, jau ir pusnakts. 13 stundas jau ir braukts. Nobraukums 155. Es neesmu vēl atradis, kur nakšņošu. Šoreiz reāli spontāni kaut kas notiekās. Skatos pēc situācijas, bet zinu, ka jāizbrauc uz benzīntanku. Jāpaņem ir kafija, kaut kas ir jāpēc, jo tagad neviens pārtikas veikals nestrādā. Labrīt, esmu Daugavpilī. Es pat nezinu, kur. Tagad atrodos, kur es uzslēju telti, bet baigi vēl atbraucu. Pēc pusnakts iebraucu uz Daugavpilī un meklēju, kur lai nakšņo, jo reāli gribējās no rīta ātrāk būt te, lai esmu, jo ir ko apskatīt un lai pēc tam varētu doties tālāk ceļā tā kā uz Dagdas pusi, lai pēc tam skatītos, kur es tālāk braukšu. Tas atkarīgs, protams, no laika, cik es veltīšu šeit Daugavpilī. Jo jā, vakardien es diezgan ilgi savā ziņā varbūt nebraucu, bet vēl vakarā te biju. Noguris mazliet esmu, bet par brīnumu diezgan agri piecēlos, neskatoties, ka vēl aizgāju gulēt. Tā kā šodien būs pēc laika skatoties saulains, bet ar tiem laikapstākļiem, protams, neko nevar zināt. Ar pusstundas, var teikt, esmu ceļā, ja pareizāk tikai nesen izbraucu no Daugavpils, jo uzturējos tur, lai uzlādētu baterijas kaut cik. Un jā, plānu maiņa, nebraucu uz Krāslavu, lai tālāk dotos uz Dagdu. Bet tagad braucu pa taisno uz Rēzekni, lai spriestu pēc tam. Vai braukt uz Karsavu tālāk, vai uzreiz griezties pa kreisi. Varavīksni. Uz kuru pusi braukt? Es braukšu šoreiz uz Viļāniem.
tik laba sajūta. Esmu nonācis Viļānos. Tas ir mans galapunkts šodien. 7. diena, kā nekā jau. Rīt būs 8. Vēl tik daudz neesmu braucis dienas pēc kārtas ar Ričiku. Izbraucu no Viļāniem. Šodien jau man ir 8. diena. Tagad braukšu uz šīs dienas galapunkts. Ir sasniegt Alūksni. Tas ir aptuveni 120 km. Šoreiz es esmu izbraucis pusē 12. Visvēlākais laiks, kad esmu startējis šīm dienām. Bet domāju, ka šoreiz es diezgan ātri aizbraukšu. Vismaz uz kādiem 8, 9 man vajadzētu būt jau Alūksnē. Paskat, kāds virs manīm mākonis. Vai tur priekšā nu tāds mākonis. Tur riktīgs gāziens būs. Albi. Tagad uz Balviem, caur Rugājiem. Balvos noteikti braukšu kādu gabaliņu, iespējams, varbūt pa zaļo dzelzceļa līniju, kas ved uz Gulbeni. Man no Balviem ir jābrauc uz Alūksni, uz Gulbeni. Ja gribētu, es jau būtu aizbraucis tagad pa taisno. Bet dienā es esmu apsolījis sev pāris 100 kilometriem nobraukt. Bet nu paskat, kas man kaut kad tas gāzīs, un turietis vēl nāk. Tajā pusē jau redzēt, ka lietas līst. Traki. Iebraucu Balvos. Pirmo reizi būšu šeit. Jābrauc tagad uz tuvāko veikalu, jo nevar zināt, cik ilgi te aizkavēšos, jo ir jāpaspēj uz Alūksni tikti, lai rītdien no rīta var Alūksni apskatīties un doties tālāk uz Valku. Esmu atrodas pie bijušās Balvu dzelzceļa stacijas. Kāda viņa arī izskatās. Es gan tad pamesta novārtā saiztaisīts iet.
Bet šeit jā, aizauts, riktīgi aizauts. Briesmīgi, diemžēl briesmīgi, kas no vēstures paliek. Kas palicis? Te vēl perons, te viss ir aizauts, te viss ir aizauts. Pulkstens jau ir 7. 2-3 stundas līdz Gulbenai varētu laist vai uz Alūksni laist. Jāskatās, cik man ir no Alūksnes līdz Alūksnei palicis, un tad ir jāizrēķina, cik no Alūksnes līdz Valkai man ir jābrauc šeit. Te caur Gaujienu. Jo tā es iepriekšējos gados biju braucis. Esmu izlēmis braukt tagad no Balvu, tā kā bijušās dzelzceļa stacijas, tepat doties uz Alūksni. Sākumā domāju, lielo ceļu braukšu, nē. Ja te ir zaļais dzelzceļš, tad man ir jābrauc pa šo maršrutu, kāds gabaliņš vismaz. Un tad ir līdz Sitas stacijai sanāk braukt tur līdz tiltam. Tur pat ir atpūtas vieta. Bet man ir un tad es nogriežos un braucu uz Alūksni pa lielo ceļu atpakaļ. Kādu citu reizi ceru, ka es varēšu braukšu pa veco dzelzceļa līniju, kas te bijusi. Tā kā jādodas ir, jo jāatrod ir telts vieta Alūksnes pusē. Esmu nonācis pie tilta pāri Pededzei. Tās malas izskatās nevisai drošas, lai staigātu. Jā, Pēdējais upe, tilts pats. Tepat ir labi iekārtota atpūtas vieta.